Prezentācijas tēma – jaunās kases aparāta tehniskās un lietošanas kārtības prasības. Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas, elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām ir spēkā ar 2014. gada 9. aprīlī. Ar jauno tehnisko prasību spēkā stāšanos zaudēja spēku 2007. gada 20. februārā Ministru kabineta noteikuma nr. 133. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas, elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība stājās spēkā šī gada 1. janvārī un attiecīgi zaudēja spēku 2007. gada 2. maijā izdotie noteikumi nr. 282. Līdz ar jauno prasību spēkā stāšanos ir kļuvis aktuāls jautājums par laika periodu, līdz kuram nodokļu maksātājiem ir jāievieš jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošās iekārtas. Tā, līdz 2016. gada 31. decembrim nodokļu maksātāji var reģistrēt un lietot gan 133. noteikumu atbilstošos kases aparātus un kases sistēmas, gan jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošās iekārtas. Ir aktuāls arī jautājums par piemērojuma normatīvu regulējumu, veco kases aparātu un kases sistēmu reģistrēšana, piemēru tiesību normas, kuras bija spēkā tā reģistrēšanas brīdī. Tās ir 282. noteikumos, bet reģistrējot jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošas iekārtas, jāievēro tiesību normas, kas noteiktas 96. noteikumos. Nevēlāk kā 2017. gada 1. janvārī visi nodokļu maksātāji obligāti sāk lietot Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu nr. 95. atbilstošos kases aparātus, hibrida kases aparātus un kases sistēmas, izņemot padziļinātas sadarbības programmas dalībniekus. Turpinājumā izstāstīšu par padziļinātas sadarbības programmas dalībniekiem noteiktu izņēmumu pārējais periodu. Tā, līdz 2018. gada 31. decembrim var lietot un līdz 2016. gada 31. decembrim reģistrēt 133. noteikumu prasībām atbilstošos kases aparātus un kases sistēmas. Šajā periodā var uzsākt arī lietot jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošos kases aparātus, hibrida kases aparātus un kases sistēmas. Un nevēlāk kā 2019. gada 1. janvārī obligāti ir jāsāk lietot Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumiem nr. 95. atbilstošos kases aparātus, hibrida kases aparātus un kases sistēmas. Tālāk īsumā par jaunu ieviestu prasību jaunumiem ir 3 kases aparātu veidi. Kases aparāts, kas aprīkots ar papīra vai elektroniska kontrolente, kases sistēma un jauns veids – hibrida kases aparāts. Izmantojumu iekārtas veidu nosaka ņemot vērā darījumu kopējo vērtību iepriekšējā 12 mēnešu laikā. Tā, ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā nodokļu maksātāja konkrētā struktūra vienībā vai pasažieru pārvadājumu transporta līdzekli, sauszemes, gaisa vai jūras transportā veikto darījumu kopējā vērtība, kas reģistrēta izmantojot nodokļu maksātāju vai visas konkrētāja struktūra vienība vai pasažieru pārvadājumu transporta līdzekli, sauszemes, gaisa vai jūras transportā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskas ierīces un iekārtas pārsniedz 200.000 eiro, tad 3 mēnešu laikā ir jāsāk lietot hibrida kases aparāts vai kases sistēma. Un ja veikto darījumu kopējā vērtība pārsniedz 1.500.000 eiro, tad 3 mēnešu laikā jāsāk lietot kases sistēmu. Ja nodokļu maksātājs ir pievienotās vērtības nodokļu maksātājs, tad tā veikto darījumu sniegto pakalpojumu kopējā vērtība ir visu pārdoto preču piegāžu un sniegto pakalpojumu vērtība, ieskaitot arī pievienotās vērtības nodokļu vērtību, ar ko ir apliktas pārdotās preces vai sniegti pakalpojumi.
Turpināšu ar kases aparāta, hibrida kases aparāta un kases sistēmas nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Ir divi atmiņas veidi. Pirmais atmiņas veids ir energoneatkarīgā atmiņa, kura saglabā informāciju arī tajā gadījumā, ja ir notikusi elektrības pārāvums. Un otrais atmiņas veids, kura ir ievietota fiskālās atmiņas modulī. Kases aparāta, hibrida kases aparāta un kases sistēmas lietošanas izbeigšanas gadījumā lietotājs nodrošina, lai modulis būtu izņemts un glabāts 3 gadus. Fiskālās atmiņas modulis ir viengabala konstrukcijas iekārta, kura ir ievietota kases aparāta, hibrida kases aparāta vai kases sistēmas korpusā un kura ir iestrādāta laika un darījuma kopsumas kontrole. Šī kontrole aizliedz veikt ierakstu ar datumu un laiku, kā arī darījuma kopsumas vērtību, kas ir mazākā par iepriekš reģistrētu vērtību. Katru fiskālās atmiņas moduļa unikālu identifikācijas numuru jāreģistrē valsts ieņēmumu dienestā. Slaidam pievienotajā schēmā var redzēt moduļa konstrukciju. Svarīgi atzīmēt, ka kases aparātu, kas nav aprīkots ar moduli, nevar lietot saslēgtu ar datoru. Šajā slaidā ir prezentētas būtiskākas jaunās tehniskas prasības. Pirmā jauna tehniskā prasība – katram izdrukātam dokumentam un pārskatam noteikta formata ŠA1 vai ŠA256 aprēķina kontrolsummu, kura veida nepārtrauktu ķēdi. Šo kontrolsummu aprēķina no dokumentā vai pārskatā iekļautas informācijas. Nākamās divas tehniskas prasības ir saistošas hibrida kases aparātu un kases sistēmas lietotājiem. Pirmkārt, šo iekārtu veidiem būs jāveido visu fiskālai uzraudzībai vajadzīgu datu rezerves kopijas. Otrkārt, tie darbinieki tiks sadalīti pa lomām un to piekļuves tiesībām kases sistēma vai hibrida kases aparāta, atbilstoši viņa kompetencēm. Tiek veikti auditācijas pieraksti un visas veiktās darbības reģistrētas atsevišķā datnē. Un ceturtais, degvielas uzskaites stācija vairs nebūs jādrukā Z pārskats cenu maiņas gadījumā. No jaunajām tehniskajām prasībām ir šādi ieguvumi. Lielākas iespējas saglabāt reģistrētu informāciju nemainīgai, kas tiek nodrošināts tāja skaita, arī veidot rezerves kopijas un veicot auditācijas pierakstus. Tajā gadījumā, ja ir notikusi ļaunprātīga ielaušanās kases aparāta, hibrida kases aparāta vai kases sistēmas programmatūrā, tā ir vairāk izsekojama un reģistrētu datu analīzes iespējas. Un turpināšu ar jaunajām lietošanas kārtības prasībām. Kases aparāta, hibrida kases aparāta un kases sistēmas lietotājiem būs rakstveida jānoslēdz līgums par apkalpošanu ar apkalpojošo dienestu. Visa kases aparāta, hibrida kases aparāta un kases sistēmas lietošanas laikā jābūt spēkā esošam līgumam. Pārējais perioda laikā, ja nodokļu maksātājs lieto kases aparātu vai kases sistēmu, kas atbilst tehniskajām prasībām, kas ir noteiktas ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumos nr. 133. līguma obligāti nav jābūt noslēgtam. Un tālāk par lietotāja pienākumu. Nozaudēta kases čeka vietā pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedz noformētu attaisnojumu dokumentu, kurā norādīti noteikti kases čeka rekvizīti. Tas ir lietotāja identificējuši dati, nosaukums, reģistrācijas kods un tā juridiskā adrese, dokumenta nosaukums, čeks, tā numurs, arī fiskālās atmiņas moduļa unikālais identifikācijas kods un elektroniski rādītas informācijas izveidošanas datums un laiks, preces nosaukums, darījuma summa, pievienotas vērtības nodokļa summa, piešķirtās atlaides un kases aparāta, hibrida kases aparāta vai kases sistēmas pilns šasies numurs. Un trešais jaunums attiecībā uz lietotāja pienākumiem kases aparāta ar elektroniska kontrolenti. Hibrida kases aparāta un kases sistēmas lietotājiem vairs nav jāizpilda kases žurnāla papīra formātā. Jāatzīmē, ka Z un POS termināļu pārskatus būs jālīmē atsevišķa Z pārskatu un POS termināļu reģistrā.
Un par kases aparāta, hibrida kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas bojājumiem, kas nenodrošina noteiktās tehniskās prasības, kā arī par apkalpojošo dienestu uzliktu plombu bojājumiem vai plombu neesamību, lietotājs nekavējoties paziņo tikai apkalpojošajam dienestam, nevis apkalpojošajam dienestam un valsts ieņēmuma dienestam, kā tas bija noteikts līdz šim. Un par nākamajiem lietošanas kārtības jaunumiem. Noteikums, kas nosaka lietošanas kārtības prasības, ir iekļauts 5. pielikums. 5. pielikumā ir uzskaitīti 62 kases aparātu modeli un modifikācijas, kuras līdz 2016. gada 31. decembrim ir jāpareģistrē valsts ieņēmuma dienestā. Ar 2017. gada 1. janvāri visi nepareģistrēti kases aparāti tiks izslēgti no valsts ieņēmuma dienesta publiskās datubāzes un minēto kases aparātu lietošana vairs nebūs atļauta. Elektroniskā tehniskā fāze. Ar 2016. gada 1. jūliju, lai reģistrētu kases aparātu, hibrida kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīci vai iekārtu, vai atsāktu tās lietošanu, lietotājs izmantojot valsts ieņēmuma dienesta elektroniskas deklarēšanas sistēmu, iesniedz valsts ieņēmuma dienesta tehniskajā fāzē norādāmu informāciju. Savukārt tehniskā fāze papīra formātā glabājas kases aparāta, hibrida kases aparāta un kases sistēmas lietošanas vietā. Ir noteiktas izmaiņas attiecībā uz apkalpojošu dienestu reģistrācijas procesu valsts ieņēmuma dienestā publiskajā datu bāzē. Tā, papildus šobrīd iesniedzamiem dokumentiem būs jāiesniedz izsniegta atļauja apkalpojošajam dienestam apkalpot konkrētas ierīces. Ja reģistrējamais apkalpojošais dienests nav konkrēta modeļa ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis. 2. dokuments telpu lietošanas tiesību apliecinošs dokuments. 3. dokuments, kuru būs papildus jāiesniedz dokuments, kas apliecinātu atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esamību, lai kvalitatīvi veiktu apkalpošanu. Un 4. dokuments apliecinājums, ka apkalpojošais dienests profesionālas darbības rezultātā iegūto informāciju neizpaudīs trešajām personām, izņemot valsts ieņēmuma dienestu. Līdz 2016. gada 31. decembrim ir jāpareģistrē visi līdz 2016. gada 31. jūnijam valsts ieņēmuma dienesta datu bāze reģistrēti apkalpojošie dienesti. Un turpinājuma par izmaiņām attiecībā uz apkalpojošo dienestu reģistrācijas procesu valsts ieņēmuma dienesta publiskajā datubāzē. Tā, no 2007. gada 1. jūlijā papildus būs jāiesniedz vēl 2 dokumenti. Pirmais spēkā esošais līgums vai tā kopija, kas apliecina, ka tiks nodrošināta drošības garantija, apdrošināšana vai bankas garantija, ar kuru tās sniedzējs pēc valsts ieņēmuma dienesta pieprasījuma apņemas samaksāt valsts budžetam nodarītu zaudējumu summu, ja attiecīgais apkalpojošais dienests profesionālas darbības vai bezdarbības dēļ neizpildā normatīvos aktos noteiktās prasības. Drošības garantijas summa ir 50 000 eiro pirmajā gadā, katra nākamajā gadā pieskaitot 50 eiro par katru apkalpojuma kases aparātu, hibrida kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīci un iekārtu. Un otrais papildus iesniedzamais dokuments ir apliecinājums par apkalpojošā dienesta ievestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas noteikumus par padziļinātas sadarbības programmas darbību. Paldies par uzmanību!